Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros Daugavpils novada kultūras centrā atklāta Zarasu rajona mākslinieku darbu izstāde. No Zarasu rajona atbraukušie mākslinieki atveda sev līdzi sevis izvēlētos mākslas darbus no savu darbu kolekcijas. Насчет трудностей, это я могу сказать, что сразу, что трудно не было. Nebija grūti atlasīt atsevišķus darbus, jo visi mākslinieki ir ļoti draudzīgi savā starpā un pretim nākoši. Viņi ar lielu prieku dalījās ar saviem darbiem speciāli šai izstādei. Atlase tika veikta tā, lai vispirms skatītājiem šīs gleznas būtu saprotamas. Darbi ir dažādi stila un izpildījuma ziņā, arī materiāla ziņā. Tās ir gan eļļas gleznas, gan akvareļi. Ir atvestas arī asamblāžas. Visi mūsu autori ir profesionālie mākslinieki. Tie ir pabeiguši mākslas akadēmiju, augstskolu apgūšu mākslas programmu. Viņi visi ir pedagogi, jo es uzskatu, ka māksliniekam ir jānodot sava pieredze, savus pasaules redzējumus skolniekiem, lai kaut kas arī paliek nākošajām paudzēm. Židrūnas Dainis un viņa sieva Ramūne abi ir mākslas skolas pasniedzēji, kas mākslē sevi velta jau vairāk kā 10 gadus. Židrūnas un Ramūne patiesi mīl savu darbu, saskatot tajā īstu dzīves jēgu. Mākslinieks ir sava laika sabiedrības un kultūras atspoguļotājs, kas savu pasaules izjūtu iznest cauri cilvēkiem un paudzēm. Mani paši mīļākie darbi ir no akmens, un šurp es tos nevarēju atvest. Šeit skatāmas tieši gleznes, kas tapušas pāris nedēļu laikā. Un tad sieva atlasīja gleznas izstādē. Tad var teikt, ka mani darbi tapuši tieši šai izstādē. Sieva gan strādā pastāvīgi. Mākslas darbu tapšanas process var aizņemt ļoti neilgu laika sprīdi, taču var ilgt arī vairākas nedēļas, mēnešus un pat gadus. Taču tāpat laikā svarīgi ir apzināties, ka tas, ko es daru, ir visu manu pūļu vērts. Ir bijuši darbi, kas top pa to laiku, kamēr sieva cep pankūkas. Ir darbi, kas uzreiz nepadodas, tad ir jāgaida ilgāks laiks, pat nedēļas. Bet ir jāstrādā, nav jāgaida iedvesma, jo bez darba nekas nebūs. Ir vajadzīgs tikai iekšējais stimuls un milzīga vēlēšanās. Ja ilgu laiku nestrādā un pēkšņi vajag kādu gleznu dabūt gatavu, nekas no tā nesanāk. Ļoti ilgs laiks vajadzīgs, lai sagatavotos šim darbam, un tas nav viegli. Tu atkal sāc šaubīties, sanāks vai nesanāks. Ja zini, ka gleznas nepieciešams kādai konkrētai izstādei, tad atrod piedruknes un strādā. Jaunajiem māksliniekiem, kas vēl tikai ir savas idejas un sevis meklējumos, Židrunas un Ramūne novēl būt vienmēr saskaņā ar sevi un laiku. Ja tas ir tikai pats ceļa sākuma posms, jādara viss, lai cilvēki tevi ievērotu. Katram ir jāatrod savs skatītājs, kas tavu darbu novērtē. Izstāde Daugavpils novada kultūras centrā būs skatāma līdz 4. februārim. Olga Davidova-Kotova, Guntis Kaminskis, Daugavpils novada dome Latgales reģionālajai televīzijai.